Kā noris vai notiek mākslu terapijas sesija? Mākslu terapija notiek drošā un atbalstošā vidē, profesionāla mākslas terapeita klātbūtnē. Mākslas terapeits palīdz mērķtiecīgi organizēt un vadīt mākslas terapijas procesu. Pēc izvērtēšanas mākslas, mūzikas, deju un kustību vai drāmas terapijā sākuma posmā atbilstoši klienta pacienta vajadzībām un problēmām vai grūtībām tiek noteikti un saskaņoti mākslu terapijas mērķi. Mākslu terapeits strādā pamatojoties uz biopsihosociālo pieeju multiprofesionālas komandas sastāvā. Mākslu terapijā visās 4 specializācijās svarīgs ir gan radošais process un tā rezultāts, gan pārdomas un arī saruna ar mākslas terapeitu pēc radošā procesa. Katrai mākslas terapijas sesijai ir 3-daļīga struktūra. Ievaddaļā tiek nodibināts kontakts ar klientu pacientu, veikta aktuālās situācijas izvērtēšana un notiek sagatavošanās un iesildīšanās radošajam procesam, izmantojot katrai mākslas terapijas specializācijai atbilstošas tehnikas un paņēmienus. Piemēram, deju un kustību terapijā un drāmas terapijā vispirms jāiesilda ķermenis, jāiepazīst rekvizīti, objekti un aksesuāri. Mūzikas terapijā jāiepazīst mūzikas instrumenti, bet vizuāli plastiskajā mākslas terapijā var izmēģināt mākslas materiālus. Ievaddaļai seko darbības daļa, kurā notiek radošais process. Darbības daļā tiek izmantotas katrai mākslu terapijas specializācijai atbilstošas metodes un tehnikas, pielietoti dažādi mākslas materiāli, rekvizīti un mūzikas instrumenti. Mākslas terapeits iesaka klientam pacientam piemērotu konkrētu uzdevumu vai aicina viņu pakāpeniski ļauties brīvai radošai izpausmei un improvizācijai, spontānai darbībai ar krāsām, spontānai kustībai, mūzikas instrumenta spēlei, vokalizācijai un tēlojumam, kam, ja tas ir iespējams, seko saruna par radošo procesu un vai tā rezultātu. Mākslas terapija notiek gan individuāli, gan grupā. Mākslu terapijā var piedalīties dažāda vecuma cilvēki, gan bērni un pusauģi, gan jaunieši un pieaugušie, gan seniori. Atkarībā no klienta pacienta vecuma, fiziskā un psiholoģiskā stāvokļa un citiem faktoriem, sesijas ilgums ir 30, 60 vai 90 minūtes. Darbības daļai seko 3., jeb sesijas noslēguma daļa, kurā, ja iespējams, tiek veidots kopsavilkums par sesiju sarunas veidā. Mākslas terapeits un klients pacients meklē un rod atbildes uz aktuāliem jautājumiem, pārunā izjūtas, kas bija radušās sesijas laikā, apkopo sesijā iegūto pieredzi. Notiek atvadīšanās.